pārpratumiem pa medībām, kopumā darbs kaut kāds tur notiek. Cerēsim, arī tur nav dzirdēts pa lielām problēmām. Arī tur bija secināts, ka ir daudz tērējuši vienu otru pašvaldību, teiksim. Bet, tas tā. Kopumā reforma varētu uzskatīt, ka ir veiksmīgi. Sadarbība. Pa sadarbību jau minēju, ka sadarbība ar šauriem, bet nav ar ozolniekiem. Sadarbības starp mums, kā deputātiem, viņas principā nav, jo aicinājums kaut kādu diskusiju ir spriest nevis par emocijām, spriest par praktiskas dabas jautājumu, par tām pašām investīcijām, spriest par to, kamā investēt, ko darīt, ko mēs arī sauciet, kā mums gribat, pa opozīcijas, pa pozīcijas, mēs esam deputāti, pa mums cilvēku vēlēši. Lai mēs stāstos pie viena galda un kaut vai vairākums pēc tam balsošanu nospiež, ka viņi mērķis ir tāds, tāda galda jau nav. Aicinājums tāda apaļā galda sēdēšana ir nepārtraukta, bet tie ir bezjēdzīgi. Jo pirms katras domas sēdes tur var pavērot, kāds notiek, ka 15 minūtes pirms domas sēdes visa nāk no kaut kāda pagraba kafejnīcas pozīcijas deputāti, kuriem pilnīgi skaidrs, ko viņi darīs. Sēdes laikā diskusija no viņa puses nav vispār, jo viņiem viss ir skaidrs, un lielākā daļa, teiksim, ka tu redz, ka ir runas par tādām sarežģītākām tēmām, ka tu apsties acīs tam vienam otram deputātam savot, ka tu runā par tādu helikopteru uzbūvu, ka viņš vispār nespēl par ko ir runa. Bet balsojums viņam skaidrs. Bet, ko darīt? Tā sadarbība līdz ar to mums nekāda neveidojās, un droši vien tie 4 gadi tādas ir tradīcijas Jelgavā ir iegājušās, ka tur nav politiskās piedarības. Jelgavā patiesībā vien tāda, piedodiet par skaļiem vārdiem, mafijosas struktūras uzbūve, kurās pie viena galda sēž tie, kas ir pareizi sadalījušies, aizgājuši pareizajās partijās, kas tikuši iekšā. Turpat pie tā galda kaut kur pirtīs un medībās kopā piedalās policijas, prokuratūras un citu tiesību sargājušu institūtu vadītāji tieši Jelgavas reģionu. Un tad viņi arī lemj par tiem procedūrām. Kā ietekmēt, kā darboties, kādā veidā, kuru neutralizēt, kādu provokāciju varbūt izspēlēt iespējams. Mums sadarbība šobrīd ir vairāk jau sabiedriskām organizācijām. Mēs mēģinām sadarbību veidot ar to pašu augstskolu, ar uzņēmējiem. Diemžēl tiem uzņēmējiem arī tā, kamēr mēs runājam neoficiāli, tikmēr viņi visi ir mūsu pusē. Kā mēs lūdzam, lai šie paši uzņēmēji nāk kaut kādā veidā arī, teiksim, ne jau mums to atbalstu, lai viņi dod kaut kādā mūsu aktivitātēm, ka viņi arī tāds ir viņu interesēs. Tajā brīdī sāk teikt, ka, piedodiet, ziniet, pašvaldībai tomēr diezgan liels spēks ir, viņi mums to līdz sāk kaut kā nocīt, līdz ar to mēs, protams, nenāksim jūs tur kaut kā oficiāli atbalstīt. Tā ir problēma, ļoti nopietna problēma, līdz ar to mums jārēķinās ejot nākšām vēlēšanām, ka tāda publiska, vismaz šī, tieši kas attiecās uz Jelgavu, mēs nevarētu runāt par pārējiem, nebūs to lielo darba devēju tāda aktivitāte. Tā kā mums būs sava specifika. Bet, gausties nav vērts un ko darīt. Kaut ko jau darām, mēs teiksim, arī kaut kādā veidā pievēršot uzmanību tiem lieliem tēriņiem. Pieminēšu to Sudrabskundas uzvārdu. Pats esmu oficiāli 2 reizes vērsies valsts kontrolē ar lūgumu vienkārši pārbaudīt, varbūt es kļūdos, pārbaudīt to tēriņu pamatotību. Es nākošais nepaņemšu šoreiz līdzāk, jums paņemt to vēstulīt, ko man Sudrabskundze ir atbildējis. Izlasīt, neko nesapratu. Jo izrādās, ka viņa nabadzība nav tiesīga neko lemt. Viņa nav tiesīga neko pārbaudīt, jo viņa esot kaut kāda mistiska padoma. Tikai tad, ja šī padoma viņai ļaujot kaut ko darīt, tad viņa drīkst darīt. Es gan esmu dzirdējis iepriekš, ka viņi tur robežās zināja, bija speciālisti, ka tikās Krievu kolēģiem un zināja, kā robežas pārvaldīt, un vēl tikai ko tik viņi nezina. Tā kā šobrīd šī kundze spēlē ļoti duālu lomu. Viņa tur, kur ir šovs un televīzija un reportieri, tur viņa ir cīnītāji par tautu, par taisnību. Tajā brīdī, ka viņa noliek priekš brīvas dokumentu mapi ar konkrētiem faktiem un pierādījumiem. Tajā brīdī viņa izrādās, ka valsts kontrolē līdz Jelgavai rokas neceļās. Lai jābrauc tikai kaut kāds 30-40 minūtes, tālu jau nav, bet tas priekš valsts kontrols ir pa tuvu, pārēc atvainu pa tālu. Ko darīt? Mūsu gadījumā ir tā, nepadoties, tas ir viens, tas ir tas, ko vēlās šī brīža pozīcija, kad mēs vienreiz salūst un padotos un atteiktos no šīs mūsu runāšanas, cīņas un kaut kāda veida aktivitātēm. Kaut ko fiziski un reāli ietekmēt. Pa lielam tikai pārliecināšana. Nav, godīgi sakot, man jāgriežās pie saviem kolēģiem, kuri ir pieredzējušāki un vairāk zina, kā šādos brīžos uzvesties un kā šādos brīžos, teiksim, noturēt sevi rāmjos. Jo tas, ko es minēju, manā rīcībā ir oficiāls dokuments, kur pa visu valsti izskanēja valsts pirkšanas kampaņa, kurā bija maksimāli vilka mūsu partija klāt. Manā rīcībā ir dokuments, kurā cilvēks, kurš ir viens galvenais, kurš ir rakstījis dokumentu par šādas naudas došanas faktu, ir vērsies prokuratūrā par to, ka viņš ir sists. Prokuratūra veiksmīgi šo jautājumu nav skatījusi līdz brīdim, kamēr netika panāks viņiem vēlamais rezultāts ar lēmumu, ka kāds ir atzinies, ka viņš to ir darījis, un tikai pēc tam šobrīd ir ierosināta krimināllieta. Par ko, protams, visi ļoti klusē,
Neviens neko nezina, neviens neko nerunā, jo tas ļoti neērti šobrīd vispār atrisināt. Un tas reālā situācija tāda, es domāju, ka viņš ir sists pēc tam vēl vairāk, bet tagad iet un stāstīt, ka īstenībā nekas nebija un ka īstenībā viņi piespieda rakstīt toreiz tādu iesniegumu. Jā, varbūt, ka diezgan daudz tāds pesimistiski, bet pēdējais īsais, es esmu jau pārkāpis savus 7 minūtes. Vispār, ko darīt tā valstiskāk domājot? Te, ja mēs runājam par darba devējiem, lai viņi attīstītos, lai viņi strādātu, piedodiet, no valsts puses vispirms jānoņem tās važas, kas ir uzliktas virsū gadu garumā, vienmēr tikai aizbildinoties ar Eiropas Savienības regulām un prasībām, kuras liela daļa pat nav pareizi iztulkots, un nav pareizā būtība vispār, kas ir domāta Eiropā šiem apgrūtinājumiem, ko patiesībā Eiropieši saka, jūs jau paši sev tāds uzlikāt, mēs jums iedavām rāmis, kuros mums bija jāstrādā, mums kaut kā gribējās uz rāmis pieņemt visaugstākā līmeņa. Noņemiet nost tās entās kontrolējušās iestādes, kas nāk katru dienu un pārbauda. Ja tev ir pirmdienā bijusi pārbauda kaut mazā veikaliņā, tad arī trešdien viņi atkal klāt un pārbauda to pašu, lai gan nekas nav secināts. Un tas ir tas, ko, diemžēl, es pats personīgi runājis ar iepriekšējo ekonomikas ministru, esmu sūtījis ziņas un runājis ar padomniekiem un informējis esošo ekonomikas, nekas nenotiek. Un tas ir tas, ka mums dzīvē tik maz, ko mēs vēlamies. Mēs vēlamies iet uz darbu, jo mums gribētu būt aktīviem. Mēs vēlamies pēc darba samīļot savus bērnus, savu ģimeni, aiziet, uzdziedāt, uzdejot, atpūsties kaut kādā savādākā veidā un justies brīvi šī valstī. Šobrīd viss tiek darīts, lai mēs tādu nejustos. Un tik vien mums maz vajag, vai tā tantiņa ar tiem saviem āboliem, ja viņi izgājas uz ceļu pārdot to vienu kurvīti ar āboliem, lai viņi nepiestāja kaut kāds PVD un nesāk prasīt atļauju pasi un kur viņi vispār no kurienes viņi ir un kas tiek āboliem un kurienes viņas dabūjus. Paldies par uzmanību, cerams, ka būs labāk.